Es nāku šodien tiešām ar labām ziņām un pietiekami smagu portfeli. Labās ziņas ir tās, ka tiešām Latvija budžetā ir iestrādājusi daudz pozitīvu ziņas mūsu sabiedrībai, it sevišķi mazinot sociālo nevienlīdzību. Tiešām arī darbspēka nodokļu sloks mazināts, kā mēs teicām. Un te ir arī pietiekami daudz pozitīvas ziņas sabiedriskajā sektorā strādājošajiem, arī Nacionālās attīstības plāna programmas ir iekšā. Un smagums ir tāpēc, ka tas ir pirmais eiro budžets mums. Viņš ir krietni smagāk, kā mēs zinām, eiro tomēr viss ir lielāks. Tā kā es domāju, lai viņš kalpo kā tāds pamatīgs atspēriens Latvija esot eirozonā, jo Latvija var, Latvija aug. Viņš tiešām ir smags, un es ceru, ka, kā ministrs teica, ka neatkarīgi vai tas ir lats vai eiro, budžeta galvenā vērtība ir cilvēks. Katram latam un katram eiro ir jābūt vērstam uz cilvēku vajadzību nodrošināšanu, lai katrs lats un eiro nonāktu pirmām kārtām pie tiem cilvēkiem, kam ir tas visvairāk nepieciešams. Tātad gan ģimenēm ar bērniem, gan pensionāriem, gan uzņēmējiem, un tas nedrīkst būt izšķērdības un liekas greznības budžets. Tātad tas ir budžets cilvēkiem. Un otra lieta, ko es ceru, ka šis budžets būs taisnīgs, jo līdzekļi joprojām ir ierobežoti, bet joprojām katram šim latam ir jābūt ieguldītajam vispareizākajā un vistaisnīgākajā veidā. Un trešā lieta, ko es ceru no šī budžeta, tomēr ir tas, ka tik, cik viņš ir grūti nācis šie strīdi, ko ietekmē nākamā gada vēlēšanas, viņas nedrīkst saplosīt šo budžetu, jo viņiem jāatcerās, ka šajā budžetā, šajā smagajā portfelī ir iekšā daudz cilvēku vajadzības, kas gaida gan medmāsas, gan ārsti, gan jaunās māmiņas, gan policisti. Daudzi saņems ilgi gaidīto pielikumu, kaut nelielu, bet viņi saņems un sapratīs, ka valsts par viņiem rūpējās, ka valstī ir vajadzīgs katrs cilvēks un ka tikai visi kopā mēs varam veidot valsti, kādā mēs gribam dzīvot, un tādu valsti, kuru mēs paši arī godam pārvaldam. Nēvikungs, lūdzu, smagais portfelis. Jā, šis budžets norāda uz Latvijas orientāciju rietumvalstu virzienā un mūsu vietu Eiropas Savienībā. Un tāpēc es gribētu šim budžeta portfelim blakus baltsarkanai lentītei piesiet arī Eiropas Savienības lentīti, kas norādītu uz mūsu pieaugušo ietekmi un pieaugušo ietekmi Eiropas Savienībā. Daudziem cilvēkiem pāriešana uz eiro ir radījusi bažas. Tas nav noslēpums. Daudz ir pārdzīvojuši naudas maiņas, 4-5 savā mūžā. Daudz ir pārdzīvojuši ekonomisko krīzi, finanšu krīzi. Un ir jautājums, vai mēs nezaudēsim savu identitāti, savu nacionālo identitāti. Bet vai mūsu senči varēja paredzēt, ka 2014. gadā tiks kalta Latvijas eiro monēta ar mildas attēlu, ar kur varēs norēķināties gan Romā, gan Berlīnē, gan Parīzē. Un kad daļa no Eiropas monētām rotās uzraksts Dievs svētī Latviju. Un tāpēc es domāju, ka mūsu ietekme un Eiropā nekādā gadījumā nemazināsies un mūsu identitāte tikai paplašināsies Eiropas virzienā. Tātad joprojām jau vairāk kā 60% ir atteikušies no papīra formātu dokumentu lietošanas, un kas, manuprāt, arī ir tāds kaut vai neliels ieguldījums tajā, lai mūsu Latvija būtu zaļāka, mēs taupītu vismaz paši, vismaz papīru. Tātad arī ir iespēja šo budžetu saņemt elektroniski. Paldies, lūdzu, arī. Tas droši vien ir tā simboliski, ka šis budžeta portfelis, kurš ir pirmais eiro portfelis, satur 240 miljonus eiro, kas tiks sadalīti cilvēku vajadzībām. Un tas, ko es gribētu teikt, protams, mēs redzam šo politisko cīņas lauku, kurā bieži vien dažādi ļoti asi argumenti vienam pret otru bieži vien gūst virsroku, bet es ikvienu politiķu, savu kolēģi un arī jūs aicinu atcerēties, ka šis budžets nozīmē ļoti daudzām cilvēku grupām, ka šajā budžetā ir nozīmīgi algu paaugstinājumi gan policistiem, gan pensionāriem, gan vientuļām māmiņām. Tātad visiem tiem cilvēkiem, kas tik ļoti gaida tieši šos līdzekļus, ir nepieciešams, lai mēs spētu atrast vienošanos. Un parlaments ir vieta diskusijām, un tās diskusijas un tās vienošanās, kuras nav panāktas, un varbūt arī kādas no vienošanām, kuras ir panāktas, tiks šeit pārskatītas,
Katrā ziņā šajā grafikā, par kuru tūlīt Rēderkungs jūs informēs, parlamentā notiks diskusijas. Šobrīd ir paredzēts budžetu pieņemt novembra sākumā, tātad visu šo laiku notiks parlamentā diskusijas par budžetu, un es ceru, ka mēs atradīsim vislabāko un taisnīgāko risinājumu Latvijas cilvēkiem. Likums nosaka, ka budžets jāiesniedz līdz 1. oktobrim, un ministra kabinets šo lietu pildīja. Kā jau teicu, pirmā komisijas sēde būs rīt, kur tiks aicināts ministra prezidents un finanšu ministra Vilka kungs. Tālāk trešdien būs plenārsēde, ceturtdien būs plenārsēde, kur tiks nodots komisijām un frakcijām budžets. Tālāk mēs varēsim 2 nedēļas strādāt frakcijās, iepazīties ar budžeta paketi. 15. un 16. oktobrī būs komisijas sēdes izvērtējot budžeta paketi un pavadošos likumus. 17. būs budžeta pieņemšana pirmajā lasījumā. Un otrajā lasījumā mēs plānojam pieņemt budžetu 6. novembrī, trešdien, ārkārtas plenāra sēde. Laiks ir pietiekams, lai iepazītos un sagatavot priekšlikumus. Un mēs ceram uz veiksmīgu budžeta pieņemšanu.